Un tagad par vēstījumu otro daļu. Pēc šīs nakts diezgan nepatīkamās garīgās pieredzes, kas izritēja no reāls fiziskas pieredzes un no vēlāk sekojošā sapņa, caur ko Dievs runāja, par šī vēstījuma nepieciešamību. Es daudz domāju par to, cik mēs vispār Dievu dzirdam. Un cik mēs esam pateicīgi Viņam par Viņa dāvanām. Cik mēs vispār ieraugam, ka tās ir Viņa dāvanas, ka tas, kā mēs šobrīd dzīvojam, staigājam, skrienam, smaidam, ka tā ir dāvana, ka iespējams mēs tik daudz ko nezinām, no kā mēs esam bijuši pasargāti, kas mums ir pagājis garām. Mēs uztveram visu kā paši par sevi saprotam. Un es domāju, ka arī Latvijas atzimšanu mēs visticamāk tā uztvertu, kā paši par sevi saprotam, vai kā savu nopelnu. Nu jā, un es domāju par šo vēstījumu būtību, par to, ko Dievs sapnī teica Latvijai, latviešu tautai un cilvēkam. Izejiet ārā. Un tas, par ko es runāšu, droši vien būs par to, ka Dievs runā. Un Viņš runā. Un Viņš vēlas pasargāt. Viņš vēlas pasargāt, ja mēs vēlamies viņu dzirdēt un viņu pieņemt, tad arī tas izdodas. Tas, ka tu mierīgi dzīvo savu dzīvi, guli, ēd, atpūties, strādā un nelaimes tošanos nejūti, tā uzbrūk pēkšņi, tas ir viena lieta, tad parasti paliek maz, ja vispār, kas pēc tam teiktu, ja kāds mums to būtu pateicis. Citādi ir, kad par nelaimes tošanos kāds brīdina. Dievs brīdina, Dievs runā, lai to novērstu, lai paglābtu, lai pasargātu, lai izglābtu. Tam nepieciešama uzticēšanās un spēja iziet no komforta domāšanas jūga. Tu nevari klausīt katram, kurš kaut ko saka, un tomēr tas ir svarīgi, jo cilvēka dzīvība ir svarīga. Tāpēc arī neviens nedomā par naudu un dīkstāvi. Vismaz tā vajadzētu būt cilvēciskā sabiedrībā, evakuējot cilvēkus no kādām sabiedriskām ēkām, pat ņemot vērā iespējams apšaubāmus signālus, vai nosēdinot lidmašīnas ārkārtas lidlaukos, tāpēc, ka
pārāk nepatīkama ir bijusi pieredze. Reiz man kāds, es gribētu teikt, vietas cilvēks pirms piedalīšanās kādā starptautiskā konferencē par globālām pasaules izmaiņām jautāja, vai es nevaru palūgt Dievam, par ko runāt. Es vakarā palūdzu, un tajā pašā naktī Dievs atbildēja caur 2 sapņiem. Un es izstāstīšu sapņus un pēc tam iedošu kādu savu skaidrojumu, kā Dievs man par to atklājās. Tas ir saistībā par Latviju. Bet iespējams svarīgi ir pateikt, ka es esmu brīva no sabiedriski politiskās dzīves norisēm un patiesībā maz ko zinu par to, kas notiek pasaulē, jo telefona un televizoru man nav, un internetu es praktiski nelietoju. Bet šie sapņi ir kaut kas, kas vēsta par kādām lietām, kas notiks, un kā Latvijai būtu tam sagatavotai. Man ir kāds dzejolis, kuru es varbūt ielikšu kādu reizi. Viņa nosaukums ir Ja Latvija spētu runāt, un viņš atnāca izdzīvots un izsāpēts. Viņš atnāca oktobrī, neilgu laiku pirms Maksimas traģēdijas. Un arī caur to Dievs runāja, un arī tur Dievs runāja. Viņš runāja caur signalizāciju: atstājiet telpas, atstājiet telpas. Viņš runāja par to, ka Latvija iet šo Maksimas domāšanas ceļu, šo zelta teļa ceļu, šo patēriņas domāšanas ceļu, kas ir nolēmta sabrukšanai. Un viņš teica: tauta, dodies ārā no tās, dodies ārā, kamēr vēl ir laiks, jo laika vairs nav. Plaisas jau ir sienās, plaisas jau ir sienās. Un kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka, ja es ielikšu to dzejoli un ja jūs viņu izlasīsiet, jūs sapratīsiet. Toreiz Latvija bija tur. Toreiz Latvija bija tur. Nāves priekšvakarā. Bet tagad mēs esam citur. Tagad mēs esam Dieva apžēlotie. Un es ceru, ka mēs šo žēlastību pieņemsim. Varbūt esam jau pieņēmuši. Un Dievs mūs grib vest tālāk. Viņš grib mūs pasargāt. Un šis vēstījums un šie sapņi un tas, par ko es runāšu vēlāk, būs tieši par to. Izejiet ārā, izejiet ārā. Esiet gatavi tam, kas sagaida pasauli.
Un, jo mēs esam ļoti lielu un globālu izmaiņu priekšvakarā. Un pirmais sapnis bija tāds. Ka, labi, es neatceros, kurš no viņiem abiem bija pirmais, bet pirmo es stāstīšu to, kad es stāvēju Rīgas jūras līča krastā un redzēju tālumā no Rīgas lidostas paceļamies kādu lidmašīnu. Tā bija gigantiska izmēra lidmašīna. Viņa pacēlās un bija nakts un es redzēju mirgojam lampiņas, sarkanu zilu. Un tā lidmašīna pacēlās, un tad viņa tā kā apmeta tādu loku un devās uz otru pusi. Un es skatījos to lidmašīnu, un es zināju, ka viņa kritīs. Es vienkārši to zināju. Un tad pēkšņi es biju citā vietā, biju pie okeāna. Man rokās bija mazs bērniņš, zīdainītis. Un zīdainītis manos sapņos ļoti bieži ir, un manos sapņos viņš nozīmē Latviju, latviešu tautu, tās brīvību. Un blakus sauļojās mana mamma ar savu māsu, kura dzīvo Amerikā. Un es viņām saucu ātri, skrieniet augšā klintī. Tur blakus bija liela klints. Tāpēc, ka tūlīt būs milzīgs tsunami vilnis. Un es pat neatskatoties paņēmu ciešāk savu bērniņu un neatskatoties skrēju uz klinti. Es pat neskatījos, vai viņas norēģē vai nē. Es zināju, ka laika nav. Es skrēju uz klinti un skrēju pa tās iekšpusi uz augšu un uzskrēju pašā augšā, kur bija tāds vaļais atvērums. Un pat šādā veidā, zinot to, ka šī lidmašīna kritīs, un šī lidmašīna krita vertikāli okeānā, izraisot gigantisku tsunami vilni. Un pat zinot to un esot tam gatava šajā klintī ar šo mazo bērniņu, kas simbolizē Latviju, jauno Latviju, mēs dabujām no šī tsunami viļņa dažas šļakatas. Tas bija pirmais sapnis, un mēs varam tikai iedomāties, kas notika ar tiem, kas nezināja par šīs lidmašīnas, šīs sistēmas krišanu, kas nebija tam sagatavoti
Un otrs sapnis bija par to, ka es biju tādā kā pazemes tādā zemes tādā avotu, kā lai to pasaka, zemes avotu, tādā tā kā plūdumā, labirintā, tīklojumā, un uz priekšu varēja tikt tikai ejot atpakaļ. Es biju tā kā iekšā tādā avotā, kurš bija līdz ceļiem, līdz jostas vietai. Bet, un es pa to gāju, bet uz priekšu varēja tikt tikai ejot atpakaļ. Tā bija tāda ļoti dīvaina sajūta, bet šie vārdi pasaules globālo tendenču sakarā no Dieva doti var izrādīties ļoti, ļoti būtiski. Un, varbūt tad to skaidrojumu vispirms došu par šo otro sapni, kad kā man tas ir atklājies, kad mums ir jāatgriežas pie pirmsākuma, mums ir jāatgriežas sākumā, mums ir jāatgriežas tur, no kurienes mēs esam aizgājuši, kaut kādu nepareizu ceļu ejot. Mums ir jāatgriežas pie vērtībām. Un arī tas, kad tā ir pavisam savādāka domāšana, kad mazāk ir vairāk. Izdzīvos tie, kas kam būs mazāk, kam būs mazāk, kas spēs atteikties no sevis, no skriešanas uz mērķi, kas spēs nomirt sev. Būs sagatavoti savā domāšanā. Nu jā, un par pirmo sapni bija ļoti interesanti, jo es sapratu to, ka lidmašīna, kas iekrīt okeānā, ir finansu sistēma, un kad tas ir kaut kādas finansu sistēmas sabrukums, kas pasaulē izraisa milzīgas izmaiņas. Un es īsti nesapratu, par ko iet stāsts, par ko iet runa. Un es sapni stāstot šim cilvēkam, saku, ka es īsti nesaprotu, par ko iet runa. Bet lidmašīnai tādas lampiņas, sarkanas, zilas. Un šis cilvēks saka, Amerika, dolāru sabrukums. Tāpēc arī okeāns, tāpēc arī mammas māsa, kas dzīvo Amerikā, tāpēc arī gigantiskā lidmašīna, tāpēc arī
sarkani zilās lampiņas, kā zvaigznītes. Bet to zinot, un kopā ar Kristu, kas ir šī klints, kopā ar Kristu, to zinot, Latvijā var būt sagatavota. Viņa var būt sagatavota.